Esiet sveicināti! Šeit Funface TV. Šodien mēs apskatīsim, vai Latvijas humors ir pietiekami smieklīgs. Kāpēc jūs neatstājāt bērnu pie vecmāmiņas un neiet izklaidēties? Mēs jau mēģinājām, bet tam sīkajam baili vienam kapos sēdēt. Ziemassvētki sabraukuši. Kaimiņa suni. Meitenīte pilda mājas darbus. Tur jautājums, kas atdala galvu no ķermeņa? Meitenīte pasmjas par vienkāršo jautājumu un atbildi. Cirvis. Reklāma. Acu lāzerķirurģija. Lēti. Operācijas cenā ietilpst pieķētis un suns pavadoni. Kāds ir ātrākais ceļš uz vīrieša sirdi? Ar filijas nazi caur ribām. Ziemassvētkos pirms gulētiešanas nopūtiet sveces. Tad māja jums būs vēl 1 gadu. Vecītis paņem cirvīti, pieiet pie Buratīno un saka, piedod dēlim. Solīja baru ziemu. Slimnīcā ārsts meitenītei. Cik tā tev gadiņi? Drīz būs 6. Vai kāda tu? Vai kāda tu mums optimiste? Re, kur mana veļa šņore. Priecīgi iesaucās sieva, ieraugot bēniņos pakārušos vīru. Vai tavs zirgs smēķē? Nē. Tādā gadījumā deg tava kūts. ASV valdība aizliegusi kremēt Maiklu Džeksonu. Sakarā ar to, ka viņš satur 70% plasmasas, viņu paredzēts nodot otrreizējai pārstrādei. Reiz dzīvoja meitenīte. Viņai bija sarkana cepurīte. Visi viņu sauca par sarkangalvīti. Patiesībā viņas cepurīte bija pelēka. No vilka ādas tikai sarkangalvīti viņu nesāja otrādi, ar gaļu uz āru. Tiesnesis apsūdzētajam. Cik jums ir gadu? Būs 28. Nē, nebūs. Mam, es brālīti gribu. Nu nezinu, parunā ar viņu pats. Viņš bija īsts neveiksminieks. Viņam neveicās visur, arī seksā. Pat tad, kad viņš piezvanīja uz dienestu seksa pa telefonu, viņam atbildēja, šodien nē, man sāp auss. Puisis karalim. Es esmu izpildījis savu solījumu. Lūk, pūķa galva. Vai izpildīsiet savu solījumu? Jā, lūk, te būs princeses roka. Nu, paldies, ka noskatījāties. Cerams, ka jums patika. Nospiediet like, izplatiet sociālajos portālos, dalieties ar citiem un sekojiet mums funface.tomstv.lv. Vēlies kļūt bagāts neko nedarot? Brauc uz Austriju. Situācija norisinājās Austrijā. Kur tad citur? Jaunietis gāja gar upi un viņš skatās.